Sveiki! Nākamajā nedēļā es pamazām solīti pa solītim sākšu stāstīt par to, kas tad jaunajā grāmatā Mentu zaņķis. Šajā te grāmatā, kas neraugoties uz visām pretdarbībām, iebiedēšanām un noklusināšanām, ir nonākusi līdz grāmatnīcas plauktiem. Kas tad šajā grāmatā ir tik ļoti tāds, ka tās dēļ mafiozais tīkls, par kuru Juta Strīķa brīdināja jau pirms gandrīz 10 gadiem, bija gatavs sarīkot visas šīs te janvāra beigu aizturēšanas, kratīšanas dažādās Latvijas vietās, roku dzelžus, masku šovus un tā tālāk un tā tālāk. Tie, kam grāmatu neizdosies nopirkt, to uzzinās no maniem ierakstiem. Gan par izpildītājiem, gan par pasūtītājiem, gan par to, kas tad tieši bija tik ļoti paniku un izmisumu radošs, ka noziedznieki bija gatavi uz šādām akcijām, par kurām, protams, viņi agri vai vēlu nonāks tur, kur viņiem īstā vieta. Bet šodien par kaut ko nedaudz citu, par to, kas grāmatā nav aprakstīts. Par vienu konkrētu gadījumu, kas risinās tieši šobrīd, šodien, rīt, un kas ļoti uzskatāmi parāda to, kā funkcionē šis te Mentu zaņķis, kurā, kā likums, ir pasūtītāji, patiesie labuma guvēji, ir organizētāji, ir izpildītāji, ir piesedzēji un ir informatīvā fona radītāji. Jo, kā jau Juta Strīķa to detalizēti izstāstīja, mafiozajā tīklā ir arī nemazums valsts mediju pārstāvji. Un tātad, varbūt būsiet dzirdējuši par tādu neta kriminālu autoritāti, neta cigarešu kontrabandistu, neta Latgales mafiozo numur 1 vārdā Elmārs Laizāns. Šis cilvēks apcietinājumā nonāca patiesībā, cik man zināms, gluži vienkārša iemesla dēļ. Divas grupas sastrīdējās, un viena spēja koruptīvi daudz labāk motivēt mafiozo tiesību sargāšanas iestāžu darbinieku tīklu. Ar ko šis Elmārs Laizāns nodarbojas vai nenodarbojas, es goda vārds nezinu, un mani arī tas nepārāk interesē. Tas, ko es zinu, ka cilvēks jau cik mēnešus, 7, 8, vēlnziņ cik, sēž apcietinājumā, un visu šo laiku tas, kas ar viņu notiek, viņu brutāli mēģina salauzt. Mēģina panākt, lai cilvēks vai nu atzītos tajā, ko viņam liek atzīties, vai arī būtu gatavs šķirties no pietiekami lielas daļas savu īpašumu. Par labu patiesajiem labuma guvējiem. Sauksim viņus tā. Šī laušana notiek visdažādākajos veidos. Tieši tāpat, kā tas aprakstīts Mentu zaņķī. Cilvēku turpina turēt apcietinājumā, piemeklē pietiekami koruptu izmeklēšanas tiesnesi, lai tā uzspļauta visiem krimināla procesa likuma grozījumiem, kas pieprasa tagad pilnīgi skaidri apcietinātos iepazīstināt ar tiem materiāliem, uz kuru pamata tad tiek prasīts viņus turēt apcietinājumā. Tiek atrasta tiesnese, kas tam uzspļauj. Un papildus tam, tā kā izskatās, ka klients ne par ko nesaprot viņam dotos mājienus, tagad tiek lemts par jau skarbākiem paņēmieniem, sauksim tos tā. Un tātad šogad ir
2025. gada 16. februāris. Un kā man stāsta, tieši šodien Elmāram Laizānam, kurš sēž centrāla cietumā jau cik tur to pusgadu vai cik, paziņo Zeķīti, rīt tu brauksi uz Liepājas cietumu. Tur tu sēdējis tagad. Ar ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieka rīkojumu. Viņš ir vienīgais, kas to ir tiesīgs izlemt. Cilvēku no viena cietuma ņemt un pārcelt uz otru. Un te ir dažas nianses. Pirmām kārtām Elmāram Laizānam, kā jau tas cietumos parasti ir visādas slimības, un viņam ir visādi ārstu izmeklējumi noteikti. Februārī, martā, visi kā viens Rīgā, protams. Tagad Elmāram Laizānam ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks saka, nezinu, kā tev tur būs. Slimo, nezinu, varbūt tu esi simulants, varbūt kas, būsi Liepājā, mēģini kaut kā pa savām, kas man pa daļu. Otra lieta, ka šim te pašam Elmāram Laizānam pēc laikam nedēļas ir kārtējā drošības līdzekļa pārskatīšana paredzēta. Rīgā, protams. Ieslodzījuma vietas pārvaldes priekšniekam uz to nospļauties. Tas, ka pirms šāda pasākuma laikam ir paredzētas apcietinātiem tiesības tikties ar advokātiem, liela muiža, brauc advokātu uz Liepāju, varbūt tev tur sanāks, nesanāks, nav mana problēma. Un ir vēl trešā lieta, visbūtiskākā. Liepājas cietums ir tā vieta, kur dīvainos apstākļos aizturētiem, apcietinātiem un tā tālāk cilvēkiem reizēm gadās vēl dīvainākos un noslēpmainākos apstākļos nomirt. Pēdējais zināmais personāžs, kurš par to pārliecinājās, ir tāds Igors Bobirs, vēl zināmākā Jura Juraša, kādreizējais biznesa kompanjons, kurš tika apsūdzēts ne ta par spiegošanu Krievijas labā, ne ta par ko, bet bija skaidrs. Cilvēks zina ārkārtīgi daudz, un ja nu tā sanāk, var panākt uz apsūdzētā sola, sēžas ļoti daudzi, pietiekami daudzi, prominenti personāži no tiesību sargāšanas iestāžu vadības loka. Cilvēks bija neērts, tāpēc ņēma un noslēpmaini nomira. Kas vēl interesantāk, ja es pareizi atceros, tad viņa radinieki pēkšņi ņēma un visi kā viens izdomāja, ka nekādu sekciju taisīt nevajag, nomira, Dievs ar viņu, iesim mēs tur kādu kašķi taisīt. Tagad uz šo pašu slaveno nomiršanas vietu tiek sūtīts Elmārs Laizāns. Kā jūs domājat, tieši cik liela loma šajā te visā pasākumā ir Mentu Zaņķim un Jutas Strīķes aprakstītajam noziedzīgajam, mafiozajam tiesību sargāšanas iestāžu, policijas, prokuratūras, tiesu, darbinieku tīklam? Atkārtošu, par šo Elmāru Laizānu es neko īpaši nezinu. Es vienkārši redzu, ka metodes ir tieši tās pašas, kas ir aprakstītas Mentu Zaņķī. Izlasīsiet, pārliecināsieties. Un jums kļūs skaidrāk, kādā valstī jūs dzīvojat un kas ir tie, kas pašlaik ir sagrābuši tajā varu. Visu labu!